tagad par fiziku. Tātad apgādā zvaigzne ABC. Fizikā mums ir šādas te grāmatas. Ilgonis Vilks autors. Fizika 8. un 9. klasē. Tās ir veidotas pēc aktuālā standarta un arī skola 2030 mācību programmas parauga. Tātad grāmatas ievadā arī ir jēdzienu skaitījums, sasniedzamie rezultāti, tātad apgūstamās prasmes, ir daudzi laboratorijas darbi iekļauti, dažādi interesanti fakti. Un, kā jau Ilgonis Vilks, ļoti saprotamā valodā pastāstītas ļoti sarežģītas lietas. Dažiem ļoti sarežģītas lietas. Un tā tad arī šeit ir šī zīmīta digitāls papildsaturs, kas nozīmē, ka šai grāmatai lapusēs arī ir atrodami kvadrātkodi, kurus noskanējot var piekļūt papildsaturam. Šai grāmatai papildsaturā ir gan teorija, animāciju veidā, gan košu ilustrāciju veidā animācijas, un interaktīvi uzdevumi, kurus pildot var arī nostiprināt savas zināšanas. Fizika vidusskolā konspektīvs izklāsts, tātad nosaukums jau pasaka visu, kas tur ir. Konspektīvi izklāstīta fizika un beigās vēl pievienoti arī testi sevis pārbaudīšanai 2 variantos ar atbildēm. Tātad tas arī ir jau varbūt augstskolu jau reflektantiem, lai atkārtot vidusskolas kursu vai arī vidusskolā pirms eksāmena atkārtošanai. Mēs arī piedāvājam pēc iepriekšējā standarta veidotās mācību grāmatas. Pēters Puķītis autors, joprojām izmantojams, saturs fizikā ir joprojām saturs fizikā. Un tātad par tiešsaistes materiāliem. Austris Cābelis ir izveidojis ļoti apjomīgu krājumu sēriju, atkārto vidusskolas fizikas kursu. Tas ir 22 materiālu tāds komplekts, ne komplekts, bet tātad ir 22 materiāli. Katrs materiāls par savu tematu aplūkots iekšā, un tur ir izziņas sadaļa, tātad neliela teorija, dažādi uzdevumi, testi, tad ir risināšanas piemēri un tas patstāvīgai risināšanai uzdevumi. Tas ir piemērots gan klases darbam, gan arī patstāvīgi mājās, bet kas ir otra veida materiāli, tas jau ir kopā Loreta Juškaita un Austris Cābelis. Jau divatā veidojuši šos materiālus. Tie ir 23 materiāli un tie ir testi. Tātad tiešais testi fizikā. Tas ir gan 10., gan 11., gan 12. klasē. Un tie ir ļoti ērti pildāmi telefonā, un tas vairāk ir jau skolēnam, ka savas zināšanas pārbaudīt. Un par konkrētu tematu, ja kaut kas ir piemirsies, ka nav jāpērk, piemēram, konkrēts materiāls, bet ir nevis visa klase, bet, teiksim, ja es nezinu tikai kaut ko par geometrisko optiku, piemēram, šo tematiņu. Ir arī komplekti pa klasēm apvienoti tādi arī materiāli. Tātad, ļoti plašs klāsts ar šiem tiešsaistes mācību materiāliem. Šie arī ir tā, ka uzreiz ir atgriezniskā saite, tūlītēja, un uzreiz var paskatīties, kas man izdevās, kas neizdevās, kas man vēl jāpatrenējas. Un super vienkāršā fizika. Arī nosaukums pasaka visu. Šeit ir super vienkārši par fiziku. Ļoti krāsaina, koša grāmata. Tiem, kurus interesē fizika, tiem, kuriem vajadzētu ieinteresēt par fiziku kaut kā, vai iestāstīt, cik tas ir kolosāli, vai arī tiem, kuri ir piemirsuši kaut ko par fiziku. Tātad šeit par fiziku mūsu ikdienā. Par ķīmiju. Apgādes zvaigzne ABC. Ķīmijā šobrīd piedāvā Modra Drilles un Velgas Kakses mācību grāmatas. Ķīmija 8. un 9. klasē. Šīs ir pēc uzbūves ļoti līdzīgas Ilgoņa Vilka fizikas grāmatām ar nolūku, lai būtu bērnam tā kā saprotam uzbūvu un viegli orientēties grāmatā. Tātad šeit arī tās pašas sadaļas. Ievadā tātad apgūstamās praksmes jēdzieni,
pašā nodaļā ir gan ļoti vienkāršā un saprotamā valodā izklāstīts pats teorētiskais materiāls, dažādi interesanti fakti, laboratorijas darbi, pētījumi un tādas ļoti, un pašās beigās nodaļas ir kopsavilkums, kur ir tā kā visi svarīgākie likumi konspektīvi izklāstīti. Un kas ir šīm grāmatām īpašs, ļoti īpašs. Atkal tā tad ir digitālais papildsaturs, bet šīm grāmatām tas ir ārkārtīgi bagāts. Pati testēju, tāpēc zinu, cik tas ir ļoti bagāts, un ļoti plašs un liels. Tātad, jo ķīmijā ne visus eksperimentus iespējams paveikt klasē, tāpēc tos var noskatīties animācijās, video ierakstos, un tur var izpildīt arī interaktīvus uzdevumus, aplūkot košus attēlus ar dažādu vielu fotogrāfijām. Tad par citiem materiāliem, kas mums vēl pieejami ķīmijā, tie ir dažādi uzdevumu krājumi. Pamatskolā tātad Dzidra-Nātra, Elmārs Lācis gan pamatskolā, gan vidusskolā uzdevumi un vingrinājumi. Un Mihails Gorskis, tas ir uzdevuma risināšana, tātad arī piemēri, dažādi formuliņas. Katrs jāpapēta, kas katram vairāk vajadzīgs. Bet tātad vingrināšanās nolūkiem ļoti, ļoti noderīgi izdevumi. Un atkal ir no super vienkāršajām grāmatiņām sērijā, tātad super vienkāršā ķīmija, kas atkal ļoti košās ilustrācijās un ļoti tādā saprotamā veidā pastāsta par ķīmiju, gan mūsu sadzīvē, gan laboratorijā, jo ķīmija ne tikai ir mums apkārt, bet arī laboratorijās. Un tātad šis arī, lai gan ieinteresēti par ķīmiju, bet šis arī varētu noderēt pamatskolā pirms ķīmijas, tātad ķīmijas noslēgumu pārbaudas darbiem, piemēram. Un pēdējais darbiņš, ko es jums gribu parādīt, tieši Pikeras ķīmijā pamatskolai. Un tas ir vienkārši tāds īsts maziņš darbiņš, bet tāds, ko kabatā ielikt un pašpikot par ķīmijas formuliņām un tātad formulas, reakciju vienādojumu un atomu uzbūves elementi. Tas man arī viss par ķīmiju. Tad es aicināšu savu kolēģi Guntu pastāstīt. Labdien! Es jūs turpināšu iepazīstināt ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem dabas zinību jomā, konkrētāk ģeogrāfijā, bioloģijā un dabas zinībās 4., 5., 6. klasē. Sagatavošanā mums patreiz ir dabas zinību grāmata 5. klasē. Līdz ar grāmatu tiek veidot arī darba burtnīca. Grāmata tiek veidot saskaņā ar mācību programmu Skola 23 un standartu. Jau izdota ir mācību grāmata dabas zinībās 5. klasē. Arī šī mācību grāmata ir veidota saskaņā ar standartu un mācību programmu. Līdz ar mācību grāmatu ir izdota arī darba burtnīca 4. klasē. Darba burtnīca, manuprāt, ir ļoti tāda krāšņa izdevusies. Es domāju, ka skolēniem ir interesanti strādāt ar šādu darba burtnīcu, kur ir arī krāsaini attēli. Tālāk pats jaunākais mācību materiāls mums ir dabas zinību kartes 1. 6. klasē. Manuprāt, šis ir ļoti nepieciešams materiāls, jo tas noder mācoties dabas zinības no 1. līdz 6. klasē. Un mācību programmā katrā klašu grupā ir kādi temati, kur šādas kartes ir nepieciešamas. Mēs šo karšu komplektu veidojām saskaņā ar programmu un arī skatījāmies, lai atbilstu visiem mācību tematiem. Piemēram, 1. klasē to var izmantot pie temata, kā pētīt visumu, 3. klasē, kā orientēties apvidū, topogrāfiskām zīmēm, 4. klasē, no kā ir veidota zeme, kur visumā atrodas zeme, 5. klasē mācot par dabas teritorijām, 6. klasē par dabas procesiem. Tā kā es noteikti ieteiktu šo te karšu komplektu iegādāties
katrai skolai, lai skolēni, piemēram, mācību stundā varētu mācīties strādāt ar kartēm, kas ir ļoti nepieciešama prasme, tālāk mācoties ģeogrāfiju. Tā kā es cenu nepateikšu tagad. Varam paskatīties. Jā, jo tiešām šeit ir tikai tās kartes, kas ir nepieciešamas un ļoti vajadzīgas. Mūsu dabas zinību nodaļā tiek izdotas ļoti daudz dažādas papildu literatūra. Noteikti ieteiktu, kas aug dabiskās pļavās, kas dzīvo dabiskās pļavās, pļavu un mežu ziedi. Tad ļoti noderīgi ir arī grāmata Izzini laikapstākļus un klimatu. Ir arī ilustrēta rokas grāmata dabas zinātnēs un ļoti daudz dažādas enciklopēdijas. Šoreiz es paņēmu līdzi tikai jaunāko enciklopēdiju, šī ir mūsu jaunākā bērnu enciklopēdija. Es domāju, ka tā noder dažāda vecuma bērniem, papildinot savas zināšanas, veidojot dažādus projektus, piedaloties konkursos, olimpiādēs, jo šajā enciklopēdijā ir materiāli par dažādām tēmām, sākot ar lielo sprādzienu, senajām civilizācijām, fosilijām, zemestrīcēm, gēniem un beidzot ar nanotehnoloģijām. Tā ir mūsu jaunākā enciklopēdija bērnu. Tad, kā jau Linda stāstīja, arī mums ir tādas grāmatiņas kā Amazonas džungļos un slepenā formula, kas palīdz apgūt gan bioloģijas zināšanas, darbojoties, gan slepenā formula ķīmijas zināšanas. Ir pirmā kosmosa enciklopēdija, bet jaunākā ir uzzina vairāk tieši par Saules sistēmu. Šāda enciklopēdija. Tā varbūt pat, es domāju, sākuma skolas bērniem vairāk ir piemērota. Par visām planētām, tādā vienkāršā valodā. Jūs redzat, ka ir ļoti daudz grāmatu arī par savu ķermeni. Izzini savu ķermeni, kas ir cilvēka ķermenī, mikroskopiskā pasaule, kas ir vīrusi, un vēl ir arī šāda grāmatiņa Sveika, te ir baktērija. Šīs grāmatas, es domāju, šajā laika periodā par vīrusiem un baktērijām ir ļoti aktuālas un vienkāršā valodā bērni var visu uzzināt, kas nepieciešams. Tā ļoti daudz grāmatu, protams, ir par dabu. Un tieši tādu varbūt grāmatu, kas bērnus vairāk rosina domāt par pašreiz pasaulē notiekošo, par dabas saglabāšanu, par dabas nozīmi mūsu dzīvei. Piemēram, koku noslēpumi. Šī ir ļoti interesanta grāmatiņa. Šo grāmatu noteikti var lasīt arī sākumskolas skolēni, ne tikai pamatskolas skolēni, un uzzināt interesantas lietas, piemēram, to, kā koki ar saknēm pazemē sazinās, un tas arī viņus rosinās rūpēties par dabu vairāk. Tad ir tādas trīs interesantas ļoti grāmatas, kā turpina pa kokiem, kā mēs varam palīdzēt kokiem, arī ar tādu rosinošu pieeju, ko darīt tālāk, lai neiznīcinātu mežus, kāpēc koki ir nepieciešami. Arī vairāk varbūt sākumskolas bērniem, bet arī noteikti pamatskolas skolēni var lasīt. Vai mēs varam palīdzēt bitēm? Šī ir ļoti interesanta grāmatiņa. Arī ko darīt, un, piemēram, es būšu zinātnieks un skatīšos, lai manā saimniecībā būtu patvērums bitēm. Es būšu politiķis un ieviesīšu likums, kas aizliedz kaitīgos ķīmiskos līdzekļus un tā tālāk. Un vēl tāda pati grāmatiņa ir, vai mēs varam palīdzēt polārlāčiem. Šī vairāk ir par klimata pārmaiņām, kas arī tagad ir ļoti aktuāla tēma. Un pati jaunākā grāmata mūsu redakcijā ir Bills Brainsons, patiešām īsi stāsti gandrīz par visu.
Tā ir ļoti brīnišķīga grāmata visiem zinātkārajiem bērniem, un, protams, es domāju arī pieaugušajiem. Lai gan šī grāmata ir veidota pēc Bila Braisona grāmatas pieaugušajiem, kas ir bestsellers, īsi stāsti gandrīz par visu. Bet šajā grāmatā vienkāršā valodā ir tiešām pastāstīts par visām lietām. Kāpēc Zeme ir saplacināta, kāpēc notiek zemestrīces, kāpēc vulkāni notiek, par dažādiem iežiem, par periodisko tabulu, var teikt par visām dabas zinātņu jomām. Kā radies cilvēks, par pirmo cilvēku Lūsiju, kāpēc mēs saslimstam, tava mikropasaule, kā cīnās baktērijas, par ledus laikmetiem un arī, protams, par klimata pārmaiņām. Es šo noteikti grāmatu ieteiktu visām bibliotekām iegādāties. Tā būs ļoti laba lasāmviela zinātkāriem bērniem. Tas būtu par papildu literatūru. Mūsu redakcijā arī top mācību grāmatas ģeogrāfijā. Ģeogrāfijā mēs esam izstrādājuši 3 mācību grāmatas. Ģeogrāfija 7. klasē, ģeogrāfija 8. klasē un ģeogrāfija 9. klasē. Tās ir jaunas mācību grāmatas pēc jaunā standarta un pēc jaunās programmas. Un līdz ar mācību grāmatām ir izstrādāts arī darba būtnīcas visās klasēs, 7. klasē, 8. klasē un 9. klasē. Darba būtnīca ir ļoti labs papildu līdzeklis, jo darba būtnīcās ir arī kontūra kartes, ir dažādas kartu schēmas, diagrammas var skolēni zīmēt un dažādus praktiskus uzdevumus veikt. Tā kā tas būtu ļoti ieteicams. Sagatavošanā ir ģeogrāfija vidusskolai. Es pašlaik nevaru parādīt, bet cerēsim, ka uz jauno mācību gadu taps šī grāmata. Tad vēl, ģeogrāfijas enciklopēdijas. Tās jau visas jūs noteikti varbūt esat redzējuši. Ir pirmā ģeogrāfijas enciklopēdija Atlants bērniem Latvija. Par šo es gribētu piebilst, ka šis Atlants ir atjaunots pēc jaunās administratīvu teritoriālās reformas un ar visiem jauniem statistikas datiem un dabas aizsardzības datiem. Tā kā tad ir enciklopēdija ģeogrāfija, un šeit jūs redzat arī 2 vecās vidusskolas mācību grāmatas Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, kuras, protams, arī var izmantot. Un vēl arī šī grāmata, mazā ģeogrāfijas enciklopēdija, kas arī ir pilnībā atjaunota, kā es minēju, pēc jaunās administratīvu teritoriālās reformas. Šeit ir gan jaunās vēsturiskās zemes 5, gan visas 10 valsts pilsētas, visas 81 pilsēta pieminēta, ir gada dzīvnieki, gada augi, gada biotopi un dažādi jaunākie dati gan par laikapstākļiem, gan citiem dabas faktoriem. Un bioloģija. Bioloģijā ir 3 jaunas mācību grāmatas, bioloģija 7. klasē, bioloģija 8. klasē un bioloģija 9. klasē. Un līdz ar mācību grāmatām ir arī tematiskais plānojums un skolotāja grāmata. Autori ir Līga Sausiņa, visiem pazīstama bioloģijas skolotāja. Un patreiz top bioloģija vidusskolai sagatavošanā. Un arī tiešsaistes uzziņu materiāls dzīvnieki.